Šo auto es pirmo reizi ieraudzīju, kad man bija 12 gadi. Un tagad viņš ir šeit, Latvijā. Tieši tāds. Fast and Furious pirmās daļas – Jessie Jetta! Mēs šodien esam Skrīveros. Neticēsiet, bet Latvijā ir kopija Fast and Furious. Vai tu varētu pastāstīt, kā vispār tev radās ideja? Nu, īstenībā ir tā, ka tas ir tāds apstākļu vispār sakritību un notikumu kopums. Nav tādas vienas atbildes. Vispirms jau mīlestība pret to filmu, visu sāgu un mašīnām kā tādām. Un tad vienā jaukā dienā, skatoties YouTube'ā visādas video, visu kaut ko skatījos, ka džeki būvē ārzemēs. Un vienkārši vienā brīdī izdomāju, kāpēc es nevaru. Es sāku vienkārši meklēties SA Vento un bija tieši vienā brīdī piedāvājums. Un zvanīju draugam, kuram arī pieder šīs telpas. Saku, klausies, ir lieta. Es atbraucu pusdienu laikā, tad oficiņā viņam stāstu, klausies, man ir plāns. Viņam divreiz nav jāsaka, mēs nākamajā nedēļas nogalē kāpjam mašīnā un braucam uz Saldu skatīties Vento. Un tas pirkums vispār bija šausmīgi amizants. Mēs aizbraucām uz to garāžu un tas auto stāv tur tāds bēdīgs. Un es iekāpu iekšā un pirmais, kas notiek, man paliek stūri rokās. Jo viņi nebija pieskrūvējuši stūri, viņi bija nomainījuši to smuko, kas viņiem bija sludinājumā, viņi, protams, bija uzlikuši oriģinālu, un tā nebija pieskrūvēta, tā man palika rokās, un tāds pirmais iespējas braucam prom. Un tad, kad sākām pētīt vairākas salonu un vispārējo, izrādījās, ka nav tik traki, kā pastāvējis, bet... Jā, jo Vento vispār, man liekas, tā bija patiesībā pirmā mašīna, ar ko es braucu, un es teikšu tā, ka tagad nesapūvušus dabūt, un labus. Jo kāpēc, varbūt tie, kas nezina, mēs gan runājam, es pirmo teicu, ka šī ir Jetta, un pēc tam saku, ka Vento. Amerikā viņi sauc par Jettām, viņiem nebija ne Eiropas tirgum bija Vento, vēlāk Bora, bet Amerikā viņiem palika nosaukums Jetta. Un tad viņas atrast Latvijā ir nereāli gandrīz. Tajā brīdī bija. Kā tu nopirki? Tas bija pirms apmēram 2,5 gadiem. Man liekas, ka tas varētu būt 23. gada pavasaris varētu būt, jā, kaut kas tāds. Tu zini, es precīzi, es neatceros, man jāskatās dokumentos, kad viņš uz mani ir reģistrēts. Bet, to, ka viņš ir nesapuvis, es nevaru apstiprināt. Viņš tagad ir viss kārtībā, bet lai man dieniņa, kas netika darīts.